Sveiciens Slaiduma studijas programmas dalībniecēm. Es gribu jūs iepazīstināt ar ūdens pasauli un iedot pāris lifehackus, kas noteikti palīdzēs labāku rezultātu sasniegšanā. Pirmkārt, ūdens ir jādzer pietiekamā daudzumā, par to mēs visi noteikti jau esam dzirdējuši, bet ja mēs to tiešām nedarīsim, dehidrēts organisms daudz sliktāk šķeļ taukus. Līdz ar to, nedzerot pietiekamā daudzumā ūdeni, notievēt praktiski nav iespējams. Bet, protams, kopā ar apjomu ir tikpat svarīgi izvēlēties pareizo ūdeni. Un tā tikai liekas, ka ūdens no ūdens īpaši ne ar ko neatšķirās, arī tad, ja tiem nav nekāda sāļuma piegarša. Es gribu šeit jums nodemonstrēt vienu no maniem mīļākajiem vizuālajiem eksperimentiem, kuras ielieku gaļbiksīšu tēju divās glāzēs un pieliešu divus dažādus ūdeņus klāt. Un paskatīsimies, kā notiks reakcija. Vienā pudelītē man ir parasts ūdens, parasts, es domāju, no krāna, un otrā pudelītē man ir tāds ūdens, kas vislabāk atvērš tēju vaļā. Es nezinu, kurā tas ir iekšā, to mēs tūlītās noskaidrosim. Un ielējot šos te ūdeņus, te uzreiz var redzēt glāzēs, kā notiek jau momentāla reakcija. Tas nozīmē to, ka ūdens sastāvs ļoti spēcīgi ietekmē to, kā šis ūdens uz mums iedarbosies. Un ne tikai uz mums, bet arī uz tēju un kafiju, ko mēs pagatavojam ikdienā. Nezinu, vai jums šeit ir redzams, viena no šīm glāzēm ir stipri dzeltenāka. Man sauc Zants Voļevaks, es esmu pirmais ūdens somelija Austrumu Eiropā un ūdens izvēles lietotnes Peak Aqua veidotājs, kas satur iekšā pilnīgi visu informāciju par jebkuru gan Latvijā, gan pasaulē esošo ūdeni. Tā kā iesaku jums viņu pavisam noteikti lejuplādēt. Pievienojoties Instagramā, man var atrast pēc uzvārda Volevach. Es stāstu ļoti daudz ko par ūdeni un palīdzu cilvēkiem atrast savu ūdeni. Tas ir visbūtiskākais. Bet tieši priekš tieviešanas programmas es gribētu pievērst uzmanību uz diviem, trījiem ūdeņiem, kas pavisam noteikti palīdzēs šo procesu uzlabot. Pirmām kārtām es gribu jūs iepazīstināt ar Aqualāru, iespējams daudz no jums šo ūdeni jau pazīst. Šis ūdens ļoti labi uzsūcās, ļoti viegli dzerās, lielākā daudzumā nekā parastais ūdens. Mēs tik tiešām varam just, ka viņš uzsūcās pēc sajūtām 5 reizes ātrāk nekā parasts ūdens. Izdarot pusi šo pudeli pēc pāris minūtēm, tu jau jūties, ka tev vēdrā nekas nav. Tā ir šī ūdens īpašība. Vēl viņš ļoti labi atskābina organismu, viņam ir pH 9,4, daudz iekšā beauty minerāls silīcijas un no līdzīgas klases ir, protams, arī airī pH 10. Viņš arī ļoti labi iedarbosies. Bet šis efektu varēs just labāk. Mēs arī Stradiņos testējām šos ūdeņus un varēja konstatēt no ļoti daudziem mērījumiem, kas tika veikti, vairāk par 200. Viens no tiem bija to, ka viņš siekalā aktivizē amilāzi. Līdz ar to uzlabo arī vilmaiņu un tā tālāk. Šeit varētu ļoti daudz ko stāstīt, bet šie ūdeņi ir tik tiešām funkcionāli un palīdzēs gan uzņemt pietiekamā daudzumā ūdeni, gan uzņemt beauty minerālu silīciju, gan arī aktivizēs vilmaiņu. No tās pašas klases ūdeņiem ir arī whitewater, tas ir stikla pudelē, tas ir līdzīgs ūdens kā arī Aqualārs, arī no Bulgārijas, arī ar silīciju, arī ar pH un ar koloidālo sudrabu iekšā. Tātad visi tikai dabīgi ūdeņi šeit mums uz galda ir redzami. Tiem, kam patīk stikls, var izvēlēties šādu ūdeni. Tad nākamais detoks programmas ietvaros es noteikti jums ieteiktu izvēlēties šo te ūdeni. Saucās viņš Huniadi Janos, tas ir no Ungārijas. Viņu var arī saukt par vēdru ūdeni leģitīmi, jo viņš tik tiešām ir ārstniecisks ūdens, kas palīdz attīrīt zārnas. To var lietot gan arī problēmu situācijās, gan arī tiem, kam nav problēmas ar aizcietējumiem. Ļoti labi, ļoti efektīvi iztīra zārnas, kas arī uzlabo vilmaiņu. Un tālāk arī efektīvāk jums darbosies vēdra darbība, kuņģa darbība, izeja vēdera, kas viss kopā palīdzēs nomest lieko svaru ļoti efektīvi. Tātad šis ir ārstnieciskais ūdens. Par to, kā viņu lietot, ir dažādas opcijas. Īsā versija. Ja ātri gribam efektu pēc stundas, tad šis te ūdens 200 ml jāsajauc ar parastu ūdeni 200 ml. Siltā formā no rīta, tukšā dušā iedzeram un pēc stundas apmēram gaidāms efekts. Ja mēs vienkārši viņu siltā formā 200 ml iedzersim, tad viņš nostrādās kaut kādā brīdī nākamā iešanas reizē. Ja mēs dzeram viņu pa 100 ml pēc ēdiena reizes, viņš saslēdzās ar olbaltumvielām, kas palīdz tievēt. Šīs te process palīdz tievēt, ja viņi dzer pēc ēdiena reizēm. Ja viņu dzer starp ēdiena reizēm, viņš tīra aknas un žultas ceļus, bet tad ir jādzer viņš kursiņu ietvaros kādos 4 līdz 6 nedēļas apmēram. Tad katram vajag apskatīties pašam pēc savām vēlmēm, kā šo ūdeni vispareizāk pielietot. Bet visu aprakstu jūs varat apskatīties Peak Aqua lietotnē, kur jūs arī atradīsiet informāciju par visiem pārējiem ūdeņiem. Viņš nav garšīgs, bet viņš ir ļoti efektīvs, tātad vēdera ūdens. Nākamā ūdeni, kuras gribētu uzsvērt, magnija ūdens. Es pie reizes iepazīstināšu ar visiem pārējiem ūdeņiem. Tātad magnija ūdens. Viena pudele satur 600 mg īstā dabīgā magnija no zemes. Tas ir ūdens no Serbijas, ļoti efektīvs. Ja jums ir daudz stresa, ja jums ir daudz
kardioslodzes, šis ūdens ir vislabākais. Viņš tik tiešām ir ļoti jūtams. Es izdarot puspudeli, uzreiz var sajust, kā šis magnīs iedarbojas. Ja tas ir vakars, viņš man nomierina, ja tā ir kardioslodze, viņš ļoti labi izlīdzina sirds ritmu. Ir negāzētā, gāzētā un viegli gāzētā versija. MG Mivela un Radenska arī ļoti, ļoti labs ūdens. Es pat teiktu, viens no maniem mīļākajiem. Ar perfektu minerālu vielu kompozīciju, kalcijs, magnīs 2:1, silīcijas iekšā, beauty minerāls, kas palīdz kalcijam iedarboties, hidrogenkarbonāti, kālijs sirdī, hidrogenkarbonāts sasaist skābes, atskābina organismu, chlors ar nātriju ir labā sabalansētā daudzumā, ja, tātad viņam kopējā mineralizācija ir 3000 ar dabīgo īsto gāzi no zemes, kas ir ļoti liels retums, ļoti labs elektrolītu dabīgais minerālu ūdens, kas labi atjaunos organismu pēc svīšanas, pēc sporta, pēc karsta laika, pēc pirts. Tā kā ļoti labs ūdens, kas jums iedos tik tiešām enerģiju un iedzerot viņu, to varēs arī sajust. Tad ir jaunais dzels ūdens, ja, ar 38 mg divvērtīgā dzels. Ja, tātad šāds apjoms, lai šādu apjomu organismus uzņemtu, ir nepieciešams apēst apmēram 2 kg gaļas. Divvērtīgais dzels ir tā forma, ko organisms uzņem vislabāk. Šeit ir arī iekšā C vitamīna iešprits. Šis ir ūdens no Čehijas. Viņam ir dabīgā forma, ja, tātad viņš garšo mazliet pēc tāda sarūsējuša ūdeņa. Un ir kvasveidīgais un citronu garšiņa. Ja, tātad, bet šajos ir mazliet cukurs iekšā, iespējams saspriekš ieviešanas nederēs jums. Tā kā tiem, kam ir dzels problēmas, šis ūdens ļoti labi mēnešu laikā uzlabot dzels daudzumu organismā. Attiecīgi arī spēks un enerģija pieaug, jo vairojās skābeklis. Tātad šeit mēs atkal varam novērot šīs krāsiņas, ja? Šis ir izteikti dzeltnāks, ja? Un tas nozīmē to, ka katram ūdenim ir savs superspēks. Tāpēc izvēloties pareizo ūdeni, turēsiet ļoti labi optimizēt savu mērķu sasniegšanas laiku un arī kvalitāti. Dzeriet ūdeni vienmēr sēdus, pirms dzeršanas vienmēr ūdens pudelīti sakratiet. Ja ūdens kļūs šķidrāks, garšīgāks, ar zemāku oksidācijas potenciālu, tā teikt, tuvāks dzīva ūdens stāvoklim. Piesakojiet sociālajos tīklos, Volevah un tiekamies jau kaut kur Rīgas ielās. Paldies par jūsu uzmanību!